Neredzīgo biedrība ir viena no vecākajām biedrībām Latvijā. Pirms 2 gadiem tai nosvinēta 85 gadu jubileja. Šeit Ventspilī neredzīgo biedrība ir no 70. gadu sākuma. Un tas ir saistīts ar to, ka šī ēka, kur mēs šodien atrodamies, Baldonas ielā 16, tika neredzīgo biedrībai dāvināta. Gadu gaitā biedru skaits Ventspils nodaļā bijis mainīgs. Šobrīd tie ir apmēram 120 cilvēki. Te atrodas teritoriālā organizācija, kurā bez Ventspils pilsētas un novada ietilpst arī Talsu novada neredzīgie un vājredzīgie. Biedrība aktīvi iesaistās dažādos projektos. Šobrīd joprojām darbojās projekts, kas iesākās pirms 5 gadiem. Šogad viņš beigsies. Tas ir Eiropas Savienības un Labklājības ministrijas finansēts projekts, kurā tātad tika iesaistīti vairāk kā 1000 redzes invalīdi, lai viņi varētu pilnveidot savas zināšanas, savas prasmes. Šajā projekta ietveros arī tika apmācīti suņu pavadoņi, kurš arī viens no šiem suņiem ir pie mums Ventspilī. Šī projekta ietvaros cilvēki varēja mācīties par sociālajiem rehabilitētājiem, gūstot iespēju savas zināšanas un pieredzi sniegt arī citiem, kam tas nepieciešams. To izmantojusi arī Zinta. Jā, tas bija pavisam jauns. Un par rehabilitētājiem mēs mācījāmies 2 gadus. Un tad bija pārtraukums, kad sākās 2009. gadā šitas lielais projekts, tad mums arī piedāvājusi pat sociālo darbinieku mācīties. Rehabilitētājs palīdz redzes invalīdam atjaunot prasmes, uzlabot dažādas iemaņas, atgūt pārliecību par saviem spēkiem. Zinta uzskata, ka šis pakalpojums ir ļoti nepieciešams. Pārsvarā jau tā kopā būšana, tā saskarsme vienam ar otru, jo viņi saprot viens otru un dalās pieredzē, un ja kāds jaunāks ir, kāds vecāks zina vairāk kaut ko un pamāca un dod padomus. Sociālo rehabilitētāju galvenais uzdevums ir šos cilvēkus pēc iespējas dabūt no mājām ārā, dabūt viņus kopā, lai viņi saprot to, ka viņi neskatoties uz to, ka ir šīs redzes problēmas, viņi daudz ko var arī izdarīt un viņi var būt arī neatkarīgi. Situācijas ir dažādas. Redzes problēmas var būt iedzimtas. Tā var pasliktināties dzīves laikā. Bieži šīs problēmas parādās pēc traumām. It sevišķi bīstami ir satiksmes negadījumi, arī darba traumas. Un, protams, redze pasliktinās līdz ar vecumu. Citreiz pat ir bijušas tādas situācijas, kad cilvēks no rīta pamožās un viņš pēkšņi neko neredzēja. Un tas ir visgrūtākais, jo tad ir jāsadzīvo ar šo te problēmu, jo visu laiku tu esi bijis varējis, gājis, nesis un cēlis. Tad te vienā jaukā dienā to es nevaru padarīt neko. Un tāpēc arī tie cilvēki, kas ir neredzīgi jau no bērnības, saka, ka viņiem šī situācija ir daudz vieglāka, jo viņi pie to ir pieraduši un nezin, kā ir savādāk. Un viņi pielāgojušies dzīvē, viņi dara un iet, bet tie, kam šīs trauma rezultātā vai kāda citu veselības problēma rezultātā rodās šīs redzes problēmas, viņiem ir grūtāk sadzīvot. Sevišķi grūti pielāgoties ir jauniem cilvēkiem, kuri līdz šim visu varējuši paši. Lai palīdzētu, te darbs gan psihologiem, gan sociālajiem rehabilitētājiem. Tādēļ projekta ietvaros gūtā izglītība ir ļoti vērtīga. Un šobrīd mācās mums masieri, 25 studenti medicīnas koledžā. Un tad līdz ar projektu beigām, vasaras beigās, arī viņi būs pilnvērtīgi masieri ar speciālo izglītību un varēs tātad sniegt šos pakalpojumus nevis kā vienkārši, bet jau kā kvalificēti un zinoši masieri. Latvijas neredzīgo biedrības Ventspils nodaļā notiek vēl daudz interesanta, bet par to pastāstīsim kādā no nākamajiem raidījumiem Ventspils jaunumi. Solvita Demantīņš, Žodziņš, Kurzemes televīzija.